Otro reizi rakstu. Pirmajā reizē ierakstīju 5 minūtes un baterija izlādējās datoram, tā kā es domāju, es vairāk neatkārtošu, nav diezko daudz spēka. Bet ko es parādīšu vēlreiz, tas šis, ko beidzot aizgājis turien. Daudz stāstīja, ka baigā sajūsmā par to vietu. Nezinu, neteikšu, ka bija sūdīgi, bet bija garšīgi. Es ņēmu kaut kādu, nezinu, kādu laitu, nezinu. Un vēl prieks par šito te. Ok, Rīgā viņš arī ir, bet sajūsmina pudeles tilpums. Jūs redzat, 5, 8, 0. Teiksim tā, gandrīz mazais 0,7. Un nepabeidzu tieši bateriju izlādēs, es teicu par tiem Chinīzeriem, ka bija Chinatown. Tur viss tā kā ražots, iedomājies, centrālais tirgus, tikai viss tāds zolīts, moderns telps. Bet, jā, uz televizoru skatījos, smeļos jaunas domas, idejas. Un jaunas telpas un reāli, cik es sapratās, tā vispār, tur ir 6 lielas, apmēram tā kā alfas, varētu teikt. Nu, ne tik liels, bet vienkārši tādas lielas agrumā, milzīgas, angārs vai kas, jā. Un katrā pārdot kaut ko, tur pulksteņus, brilles, pannas, visu kaut ko, drēbes, pilnīgi visu kaut ko. Mašu, ka ir puķis mākslīgs, pilnīgi visu, un tas ir domāts laikam mazumtirdzniecības veikaliem. Tur es baigi nostājos, vienu pulksteni, prasa, cik viņš maksā, 25, tas ir 5 lati. Viens pulkstenis 5 lati, ja tu pērci 10 pulkstenis, tad tu pērci pa 10 lati, visu 10 pulkstenis. Reāli, tad viens lats, viens pulkstenis. Nu, un pats labākais bija tas, ka reāli tur tā jau viss šaurs, un es nepateicu to, ka es tur nejūtos tā kā savējos, un man tāda sajūta, ka visi ir balti, un es esmu melnēs, bet tur otrādi. Tur visi ir japānieši, šitie te Chinīzeri, un tad reāli es tur tā kā šis sajūta, tā kā, kad es nevietējos, jo visi īstenībā, jā, viņi visi tur baigi mazie. Un viņi visi tur ar skūtriem pārvietojas viens otram virsū, tur dragreicis taisa, driftā iet ar beibēm, aizmugurē baigās stereo sistēmas, tur neon gaismas, bet re, kur skūters ir, jā, re, kur viņam stūri uz augšu aiziet, ritentiņš, un te pa vidu viņiem ir tāds koks uzlikts, lai viņi tās lielākas kastes var pārvadāt, viņi ar viņu tā braukā. Nu jā, kas vēl? Nu tā, nekas dišs. Baigais slinkums visu atkārtot, ko es jau pirms tam teicu, jo baterija izlādējās. Un tā, baigais lūziens jau nāk. Rītā agri jāceļas. Jābrauc garš ceļš uz Gdaņskā. Tur ir nākamās biznesa pārunas, teiksim tā, kolēģiem, partneriem. Un cerams, ka varbūt no rīta, ja laicīgi pamodīšos, kaut ko jums pastāstīšu, kā es gulēju, cik mīksta bija gulta, vai man bija augsti šonakt, kādi man sapņi rādījās. Un tā. Tā kā tā. Gribēju jau visu šo ierakstu, bet sanāca atkal garš 4 minūtes. Tā kā, labi. Davai. Peace out, yo. Holla back, nigga. Tad. Nu ko, davai. Tā.